Šajā video es parādu, kā pārbūves laikā cenšos izlabot kļūdas, kas tika pieļautas iepriekšējā būvniecības posmā. Veidza konstrukcija bija daļēji nestabila, vairākās sienas stātnes nebija pietiekami nostiprinātas pie apakšējas laidas, un kopumā viss karkas izskatījies vāji savienots. Tā vieta, lai atstātu to, kā ir, es nolēmu nostiprināt visas vertikālas stātnes ar metāla leņķu stiprinājumiem un kvalitatīviem skrūvēm, lai uzlabotu konstrukcijas noturību. Papildus tām, es šobrīd plānoju pazemināt grīdas līmeni, lai iegūtu vairāk telpas augstumā. Šī iemesla dēļ ir īpaši svarīgi, lai visas sienas būtu droši piestiprinātas pie pamatā un nepakļautos kustībām vai deformācijai. Tāpēc šajā posma konstrukcijas nostiprināšana ir kritiski svarīgs solis, kas nodrošinās drošu pamatu turpmākajiem darbiem, grīdas, siju montāžai, izolāciju un apdarei. Darbi vēl turpinās, bet ar katru soli konstrukcija kļūst stiprākā un drošākā. Ja arī to plāno līdzīgas pārbūves darbus, neatstāj novārta konstrukcijas stiprināšana, tā ir pamats visam pārējiem. Nezinu, kā tas saucās, bet šodien es 2 reizes biju būvniecības veikalā un nevarēju atturēties no šādiem iepirkumiem, jo neskatoties to, ka es cenšos visu no tiem iepriekšējiem materiāliem taisīt stiprinājumus un leņķus un cits stiprinājumus, visu jaunu jāpērk. Nekādā gadījumā neko veco, lai viss tā konstrukcijas turētu uz ļoti labi. Tā kā līdz ar to, šis tie 2,5 milimetrīgie ar stiprinājumu tādu leņķi, šie tie 50, šos tos līmes es izmēģināšu. Man ir tāda sajūta, ka nebūs nekas sliktāks, jo, ko es darīšu, es membrānu izmantošu vecu un es likšu to membrānu šajā drausmīgajā konstrukcijā tā, lai viņi paliktu līdz tam brīdim, kamēr no ārienes es neatjaunošu fasādu. Un arī nopirku urbi, jo man vecs urbis kaut kā netiek galā.